Labdien! Labdien, cienījamie Tukuma novada iedzīvotāji! Sveiciens vienā gruntīgā ziemā. Jā, ziema patiešām beidzot mums ir gruntīga, līdz ar to arī darbi ir gruntīgi, un arī šī gada pirmā domas sēde ir pavadīta, un mēs kā vienmēr par to nedaudz parunāsim un pastāstīsim par galvenajiem jautājumiem. Šajā sēdē mums kopīgie jautājumi bija 54, nebija baigi daudz, bet bija lieli jautājumi. Ja? Tātad sēde mums sākās ar to, ka bija jāstiprina pašvaldības 2026. gada budžets. Nē, Mārtiņ, sēde sākās ar to, ka man vajadzētu... Jā, īstenībā sēde sākās ar Sergeju apsveikšanu. Tas gan taisnība. Un tā bija tā labā un jautrā daļa, teiksim tā. Un tad mēs ķērāmies klāt pie budžeta apstiprināšanas. Kā mums tur veicās, kā mums tur gāja, to jau jūs redzat un varat apskatīt varējāt redzēt tiešraidē un varat šobrīd redzēt ierakstā. Varbūt tādi galvenās domas. Jā, galvenā doma ir tāda, ka viens no galvenajiem pašvaldības jautājumiem tika apstiprināts. Tātad tas gada budžets, kā mēs dzīvosim turpmāko gadu. Kādus aizņēmumus mēs ņemsim, kādus aizņēmumus mēs atmaksāsim, kādus darbus mēs veiksim šī gada laikā mūsu novadā. Jā, smags jautājums, nebija vienotības, vienbalsība šajā jautājumā, bet budžets ir pieņemts, ejam uz priekšu. Jā, budžets pieaugums ir vērojams salīdzinoši ar pagājušo gadu, manuprāt. Pagājušā budžetā es nepiedalījos, bet, manuprāt, tie ir 10 miljoni. Pēc plānotā tā izskatās, jo pagājušajā gadā bija tie 82 plānotais pamatbudžets, tad šogad ir 92. Jā, un priekš iestādēm, priekš pašvaldības iestādēm, kas ir svarīgs, ka nevienai iestādē budžets nav samazināts, vismaz iepriekšējā gada līmenī ir saglabāts. Kā turpmāk mums veiksies ar budžeta izpildi un līdzekļu ieguldīšanu mūsu projektos, tad jau redzēsim gadu laikā. Noteikti jūs arī informēsim. Katrā ziņā, kā jau Sergejs teica, tā varbūt nebija vienbalsības šajā budžetā. Es biju tas, kurš arī balsoja pret, vairāk vai mazāk. Tas ir dēļ, nevis vairāk vai mazāk, bet tas ir tikai dēļ procedūras kā tādas, jo es budžetā sarunās, budžeta diskusijās esmu bijis iesaistīts apmēram 2,5 stundas šajā gadā. Diemžēl vairāk kārtīgi jautājumi par to, kad mēs ar iestādēm tiksimies. Kā tas ir bijis iepriekšējos gados, vienmēr ir deputātiem bijusi šāda iespēja piedalīties, dzirdēt gan pagastu pārvaldnieku, gan iestāžu vadītāju ieceres, vēlmes, vajadzības, kas ir iekļauts budžetā, kas nav iekļauts, kāpēc. Tas šogad netika, tā kā es to nepanācu, lai mēs tiktu informēti par šādu tikšanos laikiem. Līdz ar to es nevaru atbalstīt šo budžetu. Bet tai pašā laikā es visus projektus atbalstu. Par tiem tāpat mums ir atsevišķi lēmumi par katru no projektiem. To jūs arī varat redzēt šajā domas sēdē. Mums bija balsojumi par multimodāliem staciju šiem te projektiem, piemēram, par Engures stadionu atjaunošanu, kas ir iekļauts. Īstenībā pat es sapratu, ka budžetā multimodālajām stacijām vēl nav līdzekļi paredzēti, bet balsojums mēs pēc tam izdarījām. Arī es esmu tikai un vienīgi par to, ka ir jāattīstās. Un tas, manuprāt, tā budžeta pieņemšana šogad procedurāli nebija forša. Bet, protams, viņš ir pieņemts. Tas ir galvenais dokuments, pēc kā vadās tagad visas iestādes. Tas ir labi, kad visiem gan kurināmajam, gan visām ikdienas lietām tur tā naudiņa ir paredzēta, viss ir kārtībā. Un strādājam uz priekšu. Ja domas darbs tika aprobežots tikai ar budžeta pieņemšanu, mēs varētu novadīt vienu sēdi gadā un slēgt ciet šo pasākumu. Ja? Bet tā, ka katrs jautājums pēc tam, kas saistīts ar finansēm, arī tiek izskatīts atsevišķi. Ja? Tāpēc arī turpmākais darbs, arī turpmākā balsošana, atbalstīšana, neatbalstīšana būs mūsu lemšana, ko mēs darām vai ko mēs nedarām. Tieši tā. Un galvenais ir tas, ka, manuprāt, ja arī kādam šķiet, ka kaut kas budžetā ir vai nav iekļauts, sakiet, dodiet to informāciju, mēs to visu mierīgi pārbaudīsim
iedziļināsimies katrā jautājumā un palīdzēsim kopīgi rast risinājumu. Ja? Tā kā, kas vēl var būt pie tā budžeta jautājuma? Nu, mums tur bija šie priekšlikumi par to, ka komiteju vienu, pareizāk sakot, divas apvienot, nevis vienu likvidēt, ja, bet divas Bet apvienot. šis jautājums tiks virzīts tālāk. Tad Es šis domāju, ka arī būs. Mēs noteikti uzturēsim Jā. šo prasību. Katrā ziņā Apvienot divas komitejas. Mārtiņš izstāstīs smalkāk šos te aprēķinus, kā mēs to rēķinājam, kāpēc mēs uzskatām, ka mums ir jāapvieno sociālo komiteju un izglītības kultūras sporta komiteju, jo Mārtiņš izstāstīs to smalkāk. Nu, katrā ziņā galvenais ir tas, ka tiešām priekšsēdētājs apsolīja, ka pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies februāra sēdē. Tātad uz komiteju, ja šis jautājums netiks, ja mēs viņu neredzēsim darba kārtībā, tad es apsolu, es uztaisīšu lēmumu projektu pats un viņš tiks iesniegts. Aprēķins tur bija ļoti vienkārši īstenībā. Es pat nesavilku kopā pilnīgi visas izmaksas. Tas aprēķins bija tikai un vienīgi komitejas vadītāja un komitejas vadītāja vietnieka atalgojums, kas sastāda vienai komitejai, konkrēti izglītības kultūras sporta komitejai, 30 300 eiro ar mazu astīti uz gadu. Tad es saliku kopā visu pagājušā gada komiteju sēžu laikus un jautājumus, ja nemaldos 85 jautājumi un 765 minūtes. Un elementāri matemātika sanāca, ka 2377 eiro, ja nemaldos, šobrīd man tas skaitlis nav priekšā, tāpēc es saucu no galvas, maksā 1 stunda komitejas vadībai. Tā kā, protams, ka tas ir, tā kā es jau domas sēdē teicu, tas ir aprēķins ar sausiem skaitļiem, ko mēs varam redzēt, un tikai un vienīgi sēdes laiks, kas nav gatavošanās sēdē, ko, protams, arī komiteja vadītāji dara, bet tas laiks, es zinu no pieredzes, viņš nav šausmīgi ilgs. Nu, taču mēs esam arī vadījuši komitejas, ja, nu, mēs zinām, ko Mēs tas ceram, nozīmē. ka tiešām ieklausīsies Jo jautājumu skaits tiešām gada laikā Jā. divu komiteju Tas būtu apvienojumā ir 140 jautājumi, no kuriem tur kaut kādi 20 apmēram ir informatīvi. Un par informatīvu raksturu jautājumiem nepārprotiet. Manuprāt, mūsu kolēģi no citiem sarakstiem vai no viena nedaudz pārprata to, ka informatīvi jautājumi nav vajadzīgi. Viņi ir vajadzīgi un viņi ir vajadzīgi pat vēl vairāk. Taču mēs to varam izdarīt arī ārpus komitejas. Tā nav obligāti jābūt komitejas darba kārtībā. Jā, mēs arī esam uzturējuši paši šos lūgumus iekļaut komitejā tikai tāpēc, ka tas ir tāds, kā es saku, puspublisks pasākums, kur tomēr tam vārdam ir kaut kāda lielāka nozīme nekā tikai, kad mēs izrunājam ārpusē. Jā, tā kā ir vajadzīgi šie informatīvie, vairāk informēt visus pārējos, bet komitejas mēs redzam, ka mierīgi varam apvienot. Kas vēl pie budžeta? Vēl pie budžeta ir tas, ka neesam iecerējuši algas pieaugumu pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, ko viņi joprojām gaida. Jau vairākus gadus. Un arī profesionālo ieviršu. Ja, tātad muzikas skolu iestāžu vadītājiem. Un šī ir lieta, kas mums būtu jāvirza un tomēr jānovērtē šo speciālistu darbs, iestāžu vadītāju darbs. Jā, arī tur mēs saņēmām apsolījumu, ka tas tiks darīts. Tāpat kā pie atalgojumiem, tad šajā reizē mēs neesam ielikuši nekādu atalgojumu pieaugumu visiem pašvaldības darbiniekiem. Kā tas varbūt ir bijis pierasts iepriekš, kad katru gadu tomēr par bišķītiem kaut vai inflācijas procents vai kā, bet viņš pieaug. Pagājušajā gadā mēs jau pie budžeta apstiprināšanas ielikām, ka pieaugums būs tie 2,6% no 1. jūlijā. Jā, nebija visa gada, nebija no gada sākuma, bet jau budžeta apstiprinot bija no 1. jūlijā. Šobrīd tajā budžeta paskaidrojuma stāstā es vismaz dzirdēju to, ka līdz aprīlim mēs domāsim, un no 1. jūlija ir iecerēts, ka mēs palielināsim, bet nav zināms ne kam, ne par cik. Lūk, tāpēc arī ir mums arī turpmākajam darbam, ko pētīt, ko skatīties, ko pielemt. Jā, mēs arī īstenībā, tas gan bija pie cita jautājuma par štatiem, kur mēs arī atkārtoti jautājām par pilsētas pārvaldnieka amatu. Vai tas nebūtu politisks, tas būtu saimniecisks. Viennozīmīgi tas ir izpildvaras jautājums. Viņš arī ir, kā mēs ar Daci sakam, jautājums ar vārdu.
un viņam, diemžēl, šobrīd arī nav vēl joprojām tā viena cilvēka skaidri nodefinētā, pie kā tad Tukuma pilsētā tieši griezties par jebkuru jautājumu. Tā kā arī tas tika solīts, kad februāra mēnesī mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Turēsim pie vārda, esiet droši. Ja ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet, zvaniet, sūtiet mūsu aplikācijā, risināsim, atbildēsim. Ja. Līdzdalības budžets ir no 10 000 tātad uz 20 000. Aicinājums arī iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, kopienām jau ķerties klāt un gaidīt, kad būs šī izsludināšana. Un tā ir iespēja atkal kaut ko realizēt savā pagastā, savā ciemā. Šajā sakarībā es gribētu jau teikt, jau tagad lielu paldies konsultatīvajām padomēm, kas jau tiešām aktīvi tur iesaistās un jau informē iedzīvotājus un mēģina ievākt tos datus un to informāciju, ko katrā vietā varētu gribēt. Es, protams, nevaru pateikt tagad par visām pilnīgi, bet es zinu vairākās, kurās es esmu pats piedalījies arī klātienē kādās sanāksmēs. Paldies tiešām tiem aktīvistiem, kas to dara. Un sekojiet līdzi pašvaldības mājaslapā. Budžets tagad ir pieņemts. Drīz tiks izsludināts arī šis konkurss, kurā varēsiet sniegt iekšā savas idejas. Un esam aktīvi, tiešām radam to vidi ap sevi paši tādu, kādu mums viņa patīk. Jo šī ir ļoti laba iespēja, kā to tiešām darīt. Ja? Tikai tur ir nepieciešama mūsu pašu aktivitāte. Tā kā, tad no budžeta ejam tālāk, kaut kādu laiku esam pavadījuši arī šeit. Jā, spārni ir nākamais tāds lielais un smagais jautājums, kas bija arī šajā sēdē. Šis jautājums jau ir arī vismaz 2 gadu. Labi, ar garāku bārdu. Jā, arī diezgan sens. Bet... Jā, jautājums ir smags, jā, un pieņemam lēmumu, ka spārni atradīsies vienā adresē, Raudas iela 6, reorganizēsim Lamiņu skolu, citiem tas nepatiks, bet principā mēs slēdzam to spārnu filiālu Lamiņu skolā, jā, jo vide, bērnu skaits, izglītojuma skaits, pieejamība, viss saliekot kopā, arī bērnu dzimstību Tukuma novadā parāda to, ka diemžēl mēs nevaram uzturēt iestādi ar šī brīža 32 audzēkņiem, 20 pedagogiem. Jā, tas ir smags jautājums, bet viņš gan ekonomiski pamatots, gan, manuprāt, arī tā bērnu labbūtība ir ļoti svarīga šajā jautājumā, un viņi tiks panākt, manuprāt, labāk Raudas iela 6 nekā izkliedēt pa visu novadu. Nav runa ne par 739 000, ne par jaunu piebūvu. Es teikšu godīgi, man neticās tas piebūves projekts, es neticu viņam šobrīd, jo skatoties uz mūsu demogrāfiju, bērnu skaitu skolās, bērnu skaitu bērndārzos, manuprāt, tuvākajos laikos būs vēl smagāk lēmumi jāpieņem par kādu no bērndārza slēgšanu. Varbūt šobrīd neviens to tā skaļi nerunā, bet jā, demogrāfija ir tāda, kāda, tie cipari ir tādi, kādi viņi ir, un mēs viņu nevaram neapmānīt, ne sagrozīt. 19. gadā mums piedzima pāri 500 bērniem, 507, ja es nemaldos. 25. gadā mums piedzima Tukuma novadā, visa Tukuma novada 266 bērni. Šobrīd runājot ar pirmsskolas iestādes vadītājiem, mēs redzam, ka mūsu pašvaldību bērndārzi paliek tukšāk. Mums ir vietas mūsu pašvaldības bērndārzos. Līdz ar to skolēnu skaitu, izglītojamo skaitu samazinās Tukumā. Es esmu pārliecināts, ka mums arī tuvākajos 2-3 gados būs jāpieņem vēl tādi publiski nepopulāri lēmumi, bet viņi būs jāpieņem. Jā, šis drīkst, es vēl iejaukšos pa vidu. Un, protams, šajā spārņu jautājumā pats svarīgākais, tas skaidrs, būs vēl jāpieņem smagi lēmumi, bet pats svarīgākais ir saglabāt cieņpilnu attieksmi pret darbiniekiem, kas iestādē strādā, un darīt visu iespējamo, lai viņi, saprotot arī, ka šīs reformas ir nepieciešamas, lai viņi tomēr justos arī pasargāti no darba devēja puses. Tieši tā. Otrs ir tas, ka saistībā ar šo spārņu jautājumu uzreiz rodas nākamie. Kas notiks ar Lamiņu muižu? Kas tur būs?
tālāk, tas kamols ritinās tālāk, jo ir daudz dzīvokļu mājas, viss saistīts ar ūdens vadu, ar apkuri. Kas būs ar iedzīvotājiem? Mēs jau redzam arī, ka Pūras iedzīvotāju konsultatīvā padome satraukusies, un arī mēs uzdodot sēdē šo jautājumu, kas tad tālāk notiksies, saņēmām apstiprinājumu no izpildirektora, ka šie te pakalpojumi netiks pārtraukti un ka budžetā ir paredzēti līdzekļi gan apkuras, gan ūdens tātad sistēmas visai nodrošināšanai, ka iedzīvotājiem nav uztraukumam pamata un līdzekļi ir paredzēti pagastu pārvaldes budžetā. Nu, tad tagad ir Edgaram jātur roka uz pulsa Keirānam, un tas tika deputātiem solīts, ka tas viss ir paredzēts. Bija mums tikšanās arī ar Lamiņas skolas pedagogiem. Laba tikšanās, un no kuras mēs arī sapratām, ka galvenais tas jautājums, tās satraukums ir daļa nezināšanas, jo cilvēki nezin, kas notiksies tālāk. Tieši tā. Jā, protams, pie katras reformas kāds būs cietējs, un arī šajā brīdī būs kāds cietējs. Bet galvenais mūsuprāt, lai tie cietēji nebūtu mūsu bērni. Jā, vēl šie bērni ar īpašām vajadzībām, un mūsuprāt, mēs varam izveidot viņiem vidi te Raudas iela 6 vai Tukuma pilsētas teritorijā tā, lai bērni justos labi, lai bērni būtu pieskatīti, lai bērni iegūtu tādu izglītību, kādu viņi ir spējīgi iegūt. Nu jā, katrā ziņā šajā jautājumā viennozīmīgi mūsu domas arī dalījās. Es patiešām uzskatu to, ka mēs 2 gadu laikā Lamiņus esam apzināti, mērķtiecīgi iztukšojuši. Un, lai man kāds pasaka, ka tā nav, tas līdz šim nav izdarīts, vienmēr ir tikai tas, ka tur šobrīd tie bērni nav. Mums viņi izmaksā 278 000 gadā uzturēšanā, šobrīd tā Lamiņu mūža, un priekšlikumi, diskusijas, kādas mums ir bijušas 3 par Lamiņiem, priekšlikums, kad tika izteikts, teikšu, kā ir tā pati Tunas skola, no manas puses tika izteikts kā priekšlikums. Kāpēc? Tāpēc, ka Sergejs jau ļoti labi izskaidroja par to, kāda dzimstība reāli 6 gadu laikā uz pusi ir samazinājusies dzimstība, piedzimušo bērnu skaits novadā. Tas nozīmē to, ka es tieši tāpatās, tas mums viss viedokļi sakrīt par to, ka mums būs tuvākajā laikā jāpieņem vēl smagāk lēmumi, bet tas jau nav dēļ tā, ka mums nav ko darīt vai ka mums gribās kaut ko aizvērt, bet vienkārši bērnu kļūst ar vien mazāk. Tad šajā skolā, kas mums īstenībā, es nezinu, kaut kā Tukuma novadā, man liekas, ka tie Lamiņi vēsturiski, man, kad ir jārunā par speciālo izglītību, man pirmais vārds, kas nāk prātā, ir Lamiņi. Ja? Tā skola nav jau noslēpums no 1921. Ja nemaldos, viņa radās kā skola, un jau 50. gadu vidū vai 60. gadu sākumā viņa kļuva par speciālo skolu. Tā ir viena no pirmajām speciālskolām. Tātad viņai ir sava vēsture, savas tradīcijas un tā tālāk. Es neesmu par to, ka nevajadzētu šīs abas iestādes, kas īstenībā ir apvienotas 2018. gadā, jo pirms tam viņas bija 2 dažādas skolas, es esmu par to, ka viņas ir jāsaliek vienu vietu. Bet Raudas iela 6, piedodiet, manuprāt, ir pilnīgi nelaba vieta šādai izglītības iestādei, jo tur nav nedz sporta infrastruktūras, un viņa tur arī nav paredzēta, arī ar jauno piebūvi viņa tur nebūs. Tur nav ārā aktivitāšu iespējas normāli brīvā dabā, kas īstenībā parunājot ne ar mūsu, varbūt tikai un vienīgi ar mūsu speciālistiem, bet pilnīgi nesaistītiem cilvēkiem ar Tukumu, kas ir jomas speciālisti. Jo es atzīstu, es neesmu nekādā gadījumā, es neesmu speciālists šajā nedz izglītībā, nedz kur vēl vairāk speciālajā izglītībā. Bet ir speciālisti, kas ir viensprāts ar mani par to, ka šādiem bērniem trauksmainā vide pilsētā starp mūriem ir daudz sliktāka nekā vide ārpus pilsētas.
Un mums ir nākuši pārmetumi šobrīd par to, ka mēs viņus gribam ieslodzīt mežā. Mēs viņus negribam pieradināt pie pilsētas, jo pēc 9. klases katram bērnam ir jānāk un jābūt apritē un tā tālāk. Nē. Es godīgi neticu tiem skaistajiem burtiņiem, kas ir sarakstīti uz papīra par to, ka mēs šobrīd ļoti domājam par to, kā viņus vest uz teātri, uz muzeju. Tad lūdzu, argumentējiet man, cik reizes tad viņi iet uz to muzeju no šīs skolas, vai tas tiešām ir iknedēļas pasākums, vai mēs arī no Pūras skoliņas, no Zantas skoliņas bērni brauc uz muzejiem, uz koncertu lekcijām Rīgā. Tas viss notiek arī šobrīd no attālākām skolām. Un es tiešām nepiekrītu tam, ka šajā jautājumā nav runa par naudu. Es uzskatu, ka šajā jautājumā ir runa par naudu tikai un vienīgi, jo visa šī bērnu kritums Lamiņu muižā sākās tieši tajā brīdī, kad mēs sākām runāt par 739,000 iespējamu apgūvi no fondiem. Tā kā man tiešām mans viedoklis Bet arī šeit mūsu viedokļi dalījās. Jā. Tas ir normāls. Tas ir normāls Demokratiskā sabiedrībā tas ir normāls. Es neesmu saņēmis atbildes uz šiem jautājumiem, un cik tad mēs viņus iesaistam tajā ikdienas dzīvē, un ka viņiem tiešām šeit būs labāk. Un tas, ka šeit ir tās procedūra kabineti, bet pie pārbūves, tāpat tās viss tiks pārbūvēts, tie procedūra kabineti tiks pārbūvēti un tā tālāk. Tad to pārbūves naudu ieguldot arī citā vietā, mēs varam izbūvēt visas šīs procedūras tur. Es vēlreiz teikšu, es neticu tai piebūvei, pārbūvei, ka Raudas iela 6 ir jāpielāgo bērniem ar īpašām vajadzībām un ka šī projekta nauda var ieguldīt ne jaunu korpusu celšanu būvniecībai, bet tieši Raudas iela 6 telpu pielāgošanai bērniem ar īpašām vajadzībām, kur šobrīd nav pielāgota ne Lamiņa muiža, ne Raudas iela 6 un neviena cita mūsu nerenovēta iestāde telpas. Tāpēc, manuprāt, ja mums būs iespēja saņemt šo valsts atbalstu, ka mums viņa jāiegulda ir tieši Raudas ielas 6 telpu pielāgošanai, vides pielāgošanai bērniem arī. Tev tā doma ir par esošo ēku, esošo ēku, jo es vēlreiz saku, ka pienāks laiks 2-3 gadi, kad mums būs jādomā, ko mēs darām ar citām telpām, izglītības iestādu telpām, jo, diemžēl, tā ir realitāte, ka mums ir pustukšs bērndārs. Tajā brīdī par to domāšanu pēc tam, kas notiek ar Lamiņu muižu, ja mēs aizējam tagad no izglītības pie infrastruktūras kā tādas, tad arī lēmuma projekts paredz to, ka Lamiņu muiža paliek tukša 1. septembrī, no 1. septembra, un mēs esam ar lēmumu projektu uzdevuši Pūras pagasta pārvaldes vadībai kopā ar īpašumu nodaļu līdz 31. decembrim nākt ar priekšlikumiem, kas tur notiks. Ko darīt, jā. Es iesniedzu priekšlikumu, ka šos priekšlikumus, ko tur darīt tālāk, mums vajadzētu šobrīd jau sākt apkopot līdz tam brīdim, kamēr tāda muiža paliek tukša. Absolūti piekrītu. Bet arī tas ar vairākumu tika noraidīts, kad mums vajag garāku to termiņu. Es godīgi sakot nesaprotu, kāpēc. 9 mēnešu termiņš ir, manuprāt, absolūti pietiekams, lai izdomātu priekšlikumus. Jo tas nav, nepārprotiet, tas nav doma par to, ka 1. septembrī tur, atpūtas nams vai, es šobrīd pilnīgi ironizēju. Bet, tas ir tikai priekšlikumi, ko mēs ar viņu darām. Pārdodam, ierīkojam pansionātu. Vienkārši uz viņu ir starpības. Ja tā skatāmies globāli, nav liela 9 mēnešu vai 12 mēnešu, bet 9 mēnešu laika, manuprāt, ir iespēja izdomāt. Un varbūt jau iesākt kaut kādu darbības veikt, lai tur maksimāli īsi. Vēl īsāku laiku vajadzēja tam dot, lai maksimāli ātri mēs tiekam pie tā, ka mēs neieguldam uzturēšanā, tukšu ēku uzturēšanā. Tikai un vienīgi tāds bija tas mans priekšlikums. Un tas, ko Dats arī pieminēja par to, ka ir iekļauts pašvaldības budžetā uzturēšanas izmaksas, bet uz jautājumu, kur un cik, atbilžu atkal nebija. Vienīgais, kas man stāv prātā, kad mums bija sapulcs ar iestādu vadītāju, ka viņa atbilde bija ap 70,000 izmaksā tieši ēku uzturēšanu. Jā. Tas ir, cik es atceros. Tā kā vēl daudz jautājumus, kuriem ir jāmeklē atbildes.
Un kas to zina, varbūt tās mūsu sarunas noslēgumā, kad informēsim par aptaujas rezultātiem saistībā ar policijas ēku, kas to zina, varbūt tās nākamais jautājums būs tieši par to, ko iedzīvotāji saredz Lamegu. Noteikti, Vidžai būs. Jā, bet tas būs beigās. Jā. Tā, ejam tālāk. Tur jau, mēs jau esam pa lielam, tie bija tie svarīgie lielie jautājumi. Protams, ka tur ir arī, jau es pieminēju jautājumu par projektiem, ja? Gan Milskalnas stacijas pārbūve un savienojums ar Milskalnas centru ar asfaltētu normāla platuma ceļu un gājēju celiņu. Bet lielākais uzsvars tomēr ir uz stāvlaukumu pie pašas stacijas, jo tie, kas Milskalnas stacijai ir braukuši garām vai izmantojuši šo staciju, ļoti labi zina, ka šobrīd ir skaista stacija, jaunais perons, bet nav kur nolikt automašīnas. Ja mēs šobrīd braucam pļāvā. Labi, dzīvojam 21. gadsimtā. Tas ir stacija ar Mūžu. Un arī īstenībā savienojot Milskalnas staciju ar Mūžu, un, kad pabeigsies ceļš līdz Tukumam, tā ir ļoti tāda forša savienojums arī ar pilsētu. Es to uztveru jau kā savienojumu ar pilsētu. Ja? Tad, ja kāds grib aizbraukt ar velosipēdu līdz Milskalnei, iekāpt tur vilcienā un tālāk uz, piemēram, Rīgu, ja? Super. Un tādā veidā arī pretējais virziens. Cilvēki no Rīgas puses... Infrastruktūra ir jāsakārto. Tieši tā. Tad arī Tukumā tieši tas pats. Tikai daudz, protams, lielāks šis apjoms projektam, jo arī krustojuma pārbūve ir paredzēta, arī stacijas apvienošana ar autoostu un 100 stāvvietas klāt. Apmēram 100 stāvvietas klāt. Būtu pateicīgi tie, kas dodas. Gan šajā pusē, kur jau ir izbūvēts, gan otrā pusē, kur vecā nokrautuvne, kā viņi sauc, nobrauktuve no dzelzceļa. Vēl viens tāds jautājums bija mums arī par Enguru stadionu. Jā, kredīta apstiprināšana, tur bija kredīta ņemšana. Beidzot tas izkustējas no vietas, runājam jau ar pārvaldes vadītāju Kristīnu par šo stadionu jau gadus 3. Jā, bet man prieks, ka viss iet uz priekšu, jo Enguru stadions ir, vēlreiz atkārtoši, vienīgā vieta Tukuma novadā, kur var izveidot visiem standartiem atbilstošu stadionu. Tad nav ne Lauktehnikas stadions, sportskolas stadions, ne Slampes stadions, ne Kandavas stadioni. Nav mums citas vietas un iespējas, kur mēs varam renovējot, atjaunot pilnīzmēra stadionu. Tā kā ieguvējs būs viss novads. Jā, viennozīmīgi, un atceramies, ka Engura tā ir mūsu pludmale, mūsu jūra un iespējas izmantot šo stadionu un šo vietu treniņu nometnēm, sacensībām, kultūras pasākumiem būs daudz lielāka nekā tā ir šobrīd. Tāpēc man prieks par šo mūsu lēmumu, ka mēs virzamies uz priekšu, un es pārliecināts, ka mēs realizēsim šo. Katrā ziņā es arī ļoti priecājos par Enguras attīstību kā tādu, nedaudz pavēlkot atpakaļ laiku uz skolu tīkla reorganizāciju. Jau tad mēs arī runājām par to, mēs cīnījāmies kopīgi, lai saglabātu šo vidusskolas statusu, un es arī biju tas, kas teica, Engurai ir tas potenciāls, jo arī vasarā piesaistot nometnes. Es atceros, kad es biju maziņš, es tur braucu uz nometnēm. Tur ir dienesta viesnīcas. Tur ir viss. Tur ir skolas infrastruktūra un stadions. Stadionu attīstot, mēs varam piesaistīt vēl vasarā nometnes sportisti. Gan vasarā, gan ziemā. Vienkārši ir jābūt vēlēšanai to darīt. Tieši tā. Daram un ejam uz priekšu. Protams, ka šī ir pirmā kārta, bet tā ir tā pamatkārta, kas sakārto visas pazemes infrastruktūru, pašu segumu, skrejceļus un arī, laikam, zālāju. Ja? Plus tur ir tā Eiropas nauda caur laukiem un jūrai, kas ir tā kā vizuālajam, jo tas stadions arī būs individuāls tāds nekur. Ekskluzīvs, teiksim tā, jā. Jo tās pamatlietas dara mēs par budžeta naudu, protams, ar aizņēmumu, loģiski, bet tās ekskluzīvās lietas mēs nebūs tā kā visiem. Izdarīsim ar... Jāsaka savādāk, ka mums būs tā, ka būs Engura, būs tikai Engura. Jā, tā nav, nebūs nekur citur. Labi, tātad budžeta spārna līdzdalību izrunājām, ziņojumu aplikācijā. Mēs vēlamies vēl un vēlreiz pateikt paldies visiem, kas viņu izmanto, jo tiešām šī informācija, manuprāt, ir kā palīgs gan komunālajiem, gan visiem pārējiem dienestiem ātrāk reaģēt uz
kaut kādām Nebūtībām, lietām, jā. ko parāda, ko redz iedzīvotāji visur, un tas maksā neko. Paldies jums par iesaisti. Mēs viennozīmīgi šos jautājumus tālāk nododam. Tur ir dažādas nianses, kā mums iet ar nodošanu un atpakaļ saiti. Bet tās, lai paliek pagaidām pat pie mums šīs nianses, galvenais jau ir tas, ka, ja jūs tiešām redzat, ka ilgstoši vēl kaut kur kaut kas netiek izdarīts, dodiet vēlreiz to jautājumu mums, mēs viņu aktualizēsim, jo tā kā bija šobrīd, viennozīmīgi mēs nevaram uz visām vietām paši aizbraukt un apskatīt, tāpēc lūdzu, ja arī ir izdarīts, ielieciet, paldies, ir izdarīts, vai var arī bez paldies, vienkārši ir izdarīts, lai mēs to varam arī aplikācijā atzīmēt ar attiecīgas krāsas rimbulīti. Ja? Tas gan nav pats svarīgākais, bet kādam tas liekas svarīgi. Milzīgs paldies visiem iesaistītajiem jautājumā par, sauksim tā, policijas ēku turpmāko likteni. Ja, cik mums bija 700, 800 atbildēm, priekšlikumiem, ko darīt tālāk, tieši ar jūsu iedzīvotāju iesaisti. Mēs arī varam izvēlēties, ko tad darīt tālāk ar šo ēku. Tur mēs vēl apkopojumu šai aptaujai uztaisīsim. Ja, šobrīd lēnām iet uz beigām balsošanas. Saliksim apkopojumu un noteikti publicēsim viņu arī publiski pieejams. Viņš būs, kādas ir tās domas un idejas bijušas. Protams, mēs šobrīd nevaram apsolīt to, ka pēc aptaujas rezultātiem mēs tur uzbūvēsim tieši to, ja? Bet tas būs kā, protams, domāšanai un ideja. Sabiedrības viedoklis, mēs varēsim uz to balstīties un aizstāvot un pārliecinot kolēģis, ka tieši to vajag bet nekādu savādāku risinājumu. Un noteikti mums jau ir nākošie jautājumi, kas šī aptauja tūlīt noslēgsies un nākošās sāksies. Mums ir tiešām liels prieks par jūsu iesaisti un tas viedoklis mums ir svarīgs. Ja? Un tā kā es teicu jau iepriekš arī, ja jūs jūtat, ka, es, Sergejs, Dace, Rimants, kāds kaut kur runā nepareizi, sakiet mums to, lūdzu, sakiet mums to, mēs jums atbildēsim, kāpēc mēs tā runājam, vai arī, ja tiešām mēs esam kļūdījušies, mēs atzīsim savu kļūdu un uz priekšu darīsim savādāk, ja, teiksim tā. Bet mēs ejam tautās 2. februārī, mums ir tikšanās Jaunpilī. Tad jūs varētu arī tie, kas vēlas, ja vai kādu padomu vai palīdzību vai vienkārši parunāties, mēs būsim jūsu rīcībā no 16. līdz 18. Jaunpils pagastu pārvaldē. No 4 līdz 6 pirmdien, 2. februārī. Un pēc tam mēs būsim Tukumā, laicīgi jau paziņoja tie, kas varbūt tās... Un tas sanāk 2. marts. Jā, arī klientu apkalpošanas centrā. Bet jā, tiešām gaidam jaunpilnieks ar jūsu sāpēm, ar jūsu jautājumiem, ar jūsu priekšlikumiem. Nekautrējieties. Mēs esam vienkārši cilvēki, ar kuriem mēs jūsu ievēlētie tautas kalpi, ar kuriem jūs varat padalīties ar savām sāpēm, izteikt savus priekšlikumus. Mēs noteikti varam padiskutēt par ko un rast risinājumu jūsu jautājumu. Jo, ja jūs savu jautājumu turēsiet pie sevis, mēs viņu nekad neuzzināsim. Un tad mēs viņu arī nevarēsim pavirzīt uz priekšu, jo mēs tiešām nevaram katrā vietā katru jautājumu zināt vai izdomāt. Mēs cenšamies. Bet mēs neesam vieri. Tāpēc gaidām vēlreiz jaunpilnieki, gaidām jūs iesaisti. Jā. Paldies! Šoreiz teiksim paldies par uzmanību un tiekamies pēc mēneša vai Jaunpilī vai jebkur citur. Tieši tā. Tiekamies Tukuma novadā. Jā, iedieties. Tā.